Svētā Jāņa baznīcas izstāžu zālē Jāņu sēta atklāta ikonu glezniecības izstāde. Kristīgajā baznīcā ikona parāda Dieva svētības pārveidotu cilvēku attēlu. Ikona attēlo garīgās pārmaiņas cilvēkā. Ekspozīcija apskatāmās ikonas gleznojuši Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzēji un studenti. Tās apskatīja arī Andrejs Valmārs. Ikona nevis attēlo, bet atklāja. Tā atklāja cilvēkiem neredzamo Dievu. Ikonas pēc savas jēgas un nozīmes ir antropoloģiskas, liturģiskas, kosmiskas un likumiskas. Galvenais satura elements ikonās ir seja. Tās garīgais centrs ir acis. Ikonu glezniecības galvenā īpatnība ir tā, ka tajās nekad nav gaismēnu. Tam ir teoloģisks pamatojums. Ikonās tiek attēlota cita gaismas pasaule. Svēto tēli ikonās ir dogmatiski, tāpēc ikonu gleznošana ir kanonizēta. Ikonu faktiski nevar uzgleznot cilvēks, kurš no malas pieiet tai lietai kā estētiskam, jaunradas procesam Rietumeiropas oriģinālās glezniecības kontekstā. Ikona ir no iekšienes baznīcas garīgās tradīcijas turpinājums šodienā. Tas ir pats pirmais, pats galvenais. Un tad nāk vesela virkne dažādu kompozicionālu principu. Latvijas Kristīgā akadēmija ir vienīgā augstskola Eiropā, kur var apgūt akadēmisko studiju programmu ikonu glezniecībā. No laika gala ikonas sacerēšana ir svēto tēvu uzdevums. Ikonas gleznotāji sacerēto tikai piepilda. Pats sākums ikonogrāfam ir balts dēlis, kas ir izgatavots no 100 gadu žāvēta liepas koka. Un tad, lai piepildītu šo ikonas kanonu, ikonogrāfs strādā ar dabīgiem materiāliem, ar pigmentiem. Un jāievēro ne tikai zīmējumu un roku žestu un acu skatiena kanons, bet arī jārunā par krāsām. Un krāsas mums latviešiem sevišķi ir tādas piezemētas un mierīgas, un tas arī tā kā atspoguļojās šeit ikonas pašā sākuma stadijā. Ja mēs paņemam tādu klasisku mākslas teorijas grāmatu, tad ļoti daudz laika, ļoti daudz uzmanības un materiāli ir par renesanses mākslu, ja? par viduslaiku mākslu, arī par sengrieķu mākslu, tad par Bizantiju ļoti maz. Līdz ar to šobrīd ir jāveic ļoti liels darbs, lai būtībā cilvēks iepazīstinātu ar Bizantijas mākslu. Ja, un arī šo Bizantijas mākslas virsotni, kas ir ikona. Reiz cilvēki jautāja patriārham Aleksejam II, cik būtu jāmaksā par ikonu. Viņš atbildēja, ikona ir svētglezna, kas veltīta Dievam. Tās vērtība ir svētums. Tāpēc jūs varat maksāt par to santīmu vai miljonu, tās vērtība ir svētums. Andrejs Valmārs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.